priekšu. Valteram Zelčam nav iespēja atbildēt negatīvi uz šo jautājumu, jo Valters pats ir piedalījies šajā visā. Viņš ir ne tikai lieliskās biedrības zemnieku saima aktīvists, bet viņš ir arī vēl gados jauns cilvēks, kura vispār uzdevums ir meklēt visādas jaunas, inovatīvas lietas. Var sakot, Valter, vai tu saķēri galvu? Tad, kad tu saproti, cik dziļi tur var rakt, cik dažādi to var ieraudzīt, nu, kaut vai savā saimniecībā skatoties, vai tu esi izrakājis 328 punktus un izmērījis visos dziļumos un salīdzis tur varbūt arī kaut kādus digitālus gadžetus, cik es zinu, tu esi arī tāds samērā moderns cilvēks un meklē visādas modernas risinājumus. Varbūt, ka nav ko rakt, tur vienkārši izrotas, ieliec kaut kādu mehānisko kurmīti un viņš tev vienmēr pasaka priekšā, vai vajag uzbērt slāpekli šogad, vai varbūt šogad vajag vienkārši aplaistīt, vai ko vēl vajag, vai blīvējumu kaut kā uzfrišināt. Kā tu nolasi šos datus kā praktiķis, kā zemnieks, kā saimnieks? Jā, paldies, Sans, un sveiciens visiem pārējiem. Paldies, ka uzaicinājās konferenci. 328 vai cik tur tos punktus saimniecībā tiešām neesmu racis. Paldies gan vadam, gan citiem analīžu veicējiem, kuri to lielā mērā izdara manā vietā. Bet par tiem gadžetiem runājot, protams, tāda tirgu ienāk, bet ne tikai gadžeti, kas ir ieraukami zemē, es domāju, viens arī no būtiskiem elementiem augsnes veselības uzlabošanā, tajā skaitā ir dažāda tehnoloģija, jeb šo arī precīzo tehnoloģiju ieviešana. Un tās gan pats tādos tempos, kādos vien iespējams ieviešu savā saimniecībā, gan es redzu arī vairākus lauksaimniekus, kas klausās konferenci, un tur noteikti ir krietni advancētāki arī par mani. Līdz ar to, jā, tās tehnoloģiskā attīstība un inovācija ieviešana ir ļoti svarīga. Bet vēl es gribēju arī pateikt, saistībā ar tām galvas sāpēm, ko tu minēji, es teiktu, ka jā, varbūt praktiķiem tās ir galvas sāpes, tātad lauksaimniekiem pirmām kārtām pilnīgi saprast, kā tas viss, ko šodien dzirdējām, sasaucās ar realitāti un to, kas uz lauka būs jādara, bet arī nedaudz nākot no akadēmiskās vides ne kā pētnieks, bet vairāk kā students, kurš arī augsnes zinātnes kursu ir veiksmīgi pabeidzis pat diezgan labi. Tad jāsaka, ka tas ir, es domāju, zemnieki nesaprot, cik ārkārtīgi svarīgs ir šis te pētījums un darbs, kas ir veikts augsnes tagad kartēšanā. Tas tiešām mums, es domāju, uz nākošajiem gadiem 20, 30 ļoti palīdzēs. Līdz ar to vēlreiz liels paldies pētniekiem par to darbu, kas šeit ir ieguldīts un arī par tiem saņemtiem rezultātiem. Lieliski. Valter, tu pats esi mēģinājis paskatīties kaut kādiem tiešām jauniem biznesa modeļiem. Atradi kaut ko, jeb neteiksi, lai konkurenti nezina? Izejot šī visa, ko mēs runājam. Jā, tur tiešām, un tas uzreiz sasaucas arī ar manu šodienas prezentāciju, kuras varbūt tad arī uzlikšu uz ekrāna. Tātad tas ir projekts Novasol, kas ir lielais Eiropas komisijas programmas apvārsnis, jeb Horizon projekts, kurā citu starp arī viens no partneriem, tiesa nevadošais partneris ir zemnieku saima, tātad no Latvijas. Un jāsaka, ka man kā cilvēkam, kurš tomēr vairāk nāk no tās lauksaimniecības praktiskās puses, ir pirmkārt sarežģīti sākumā bija ļoti darboties šajā projektā. Un otram kārtām man ir arī vismaz tikpat sarežģīti visiem pārējiem, tostarp konferences klausītājiem izstāstīt, kas šajā projektā tiek darīts, jo tiem, kuri ir apvāršņu projektos darbojušies, tur brīžiem ir tiešām vismaz 2-3 mēneši nepieciešami, lai saprastu, par ko tur ir runa, jo tā augsti lidojošā zinātnieku, tā teorētiskā domāšana ir praktiķim ļoti grūti uztveram, jo tur ir visi sākotnēji mistiskie vārdi, tādi kā klāsteris, dihi, ekosistēma, pakalpojumi, biznesa modeļi, sintēze, sinerģijas un vispārējais. Kamēr tos sāk sasaistīt ar praktisko lauksaimniecību, paiet būtisks laiks. Bet tieši tādēļ mana prezentācija ir īsa, un tostarp arī projekts ir, nevarētu teikt, tikko sācies, bet joprojām vēl pirmajā projekta izstrādes pusē. Un otram kārtām arī neņemiet ļaunā, ja es dažas vārdiskas vai saturiskas novirzes no lielā projekta teksta esmu prezentācijā ielicis. To es esmu darījis tikai tādēļ, lai mums visiem būtu kaut nedaudz vieglāk saprast, ko tad šajā projektā mēs darām. Un projekta mērķis, principā, pārtulkojot to atkal no sarežģītas valodas, ir izcelt šos te ieguvumus gan sabiedrībai, gan vidē, gan arī pašiem zemju apsaimniekotājiem, un tie nav tikai lauksaimnieki, tie ir arī mežsaimnieki un citu veidu apsaimniekotāji, kuri rodas tad,
kad mēs veicam investīcijas augsnes veselībā. Ir izdalīti arī 4 apakšmērķi. Tātad pirmām kārtām mēs gribam saprast, kas jau ir tās augsnei labvēlīgās prakses vai lietas, ko mēs labu daram augsnei visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Otrām kārtām mēs arī projektā izvērtējam tātad šos 3 ilgspējas aspektus. Vai un cik labi tas ir ekonomikai, vai un cik labi tas ir videi, un trešais, kā sabiedrība uz to skatās vairāk pozitīvi, negatīvi, neitrāli, tātad saprast, ko vispār sabiedrība domā par vienu vai otru praksi, ko mēs darām vismaz mūsuprāt augsnes veselības labā. Treškārt, mums ir jāsaprot par biznesa modeļiem, jo skaidrs, ka zemju apsaimniekotāji visbiežāk izvēlēsies veikt tās augsnes veselībai noderīgās vai labās prakses, kuras, ja nerada papildus ienākumus, tad vismaz nerada papildus zaudējumus. Bet, kā mēs zinām, ir arī vairāk pasākumi, kuri it kā zaudējumus nes, bet augsnes veselībai ļoti svarīgi. Līdz ar to projekta mērķis arī meklēt. Varbūt tomēr ir kāds veids, kā mēs varam, ja ne zemes apsaimniekotāju nolikt šajā plusu situācijā, tad vismaz nenolikt mīnus situācijā vai mazināt izdevumus. Un ceturtkārt, izveidot, tas būtu tāds projekta kopīgais mērķis, izveidot ceļvedi, ceļa karti, no angliski tas saucas toolbox, man ir grūti tādu piemērotu tulkojumu latviski atrast, par visaptverošiem pasākumiem augsnes veselībai, kuri ir reāli praktiski ieviešami un kuri ir labi vai kaut kādu labumu nesoši gan ekonomikai, gan pašai augsnei un videi, gan arī sabiedrībai. Un tad, lai šos mērķus īstenotu, pats projekts sadalīts 7 darba grupās vai 7 darba pakās, saucam kā gribam. Un šeit ir tā vislielākais mans tulkojums no tās ļoti augsti lidojošās profesionālā zinātnieku valodas, tādu daudz maz arī praktiķiem saprotam valodu. Un tātad vispirms tas, ko dara darba paka numur 1, un arī tur mēs esam iesaistījušies no Latvijas, pastāstījuši pēc tam arī par kādiem 2 konkrētiem gadījumiem. Tad mēs vispār saprotam, kādi ir tie izplatītākie augsnes veselības pasākumi, kurus mēs Eiropā realizējam un ieviešam. Tālāk mēs skatāmies, kāds tur ir bizness, jo, kā jau es teicu, vislabākais augsnes veselības pasākums vienmēr atdursies pret to, ka tas, kuram tā zeme pieder, neieviesīs šo pasākumu, ja tur nebūs iespēja vismaz, tā teikt, pa nulēm izbraukt. Līdz ar to mēs izvērtējam katram no šiem pasākumiem biznesa pamatojumu. Tālāk mēs skatāmies, vai ir iespējams iesaistīt vēl papildus cilvēkus, papildus iesaistītās puses šeit. Jo tas, ko mēs Latvijā visbiežāk zinām ar augsnes dažādiem veselības pasākumiem, kaut vai tāpat samazināt augsnes apstrādi lauksaimniecībā, tās principā ir divpusējas attiecības. No vienas puses ir ministrija un Eiropas Savienība ar kaut kādām prasībām un finansējumu pretī, no otras puses ir lauksaimnieks. Tas, ko skatāmies projektā, vai ir vēl kaut kas, ko mēs varētu iesaistīt. Varbūt tā ir pašvaldība, varbūt tas ir kāds privātais investors, kas ar citu Latvijā arī vēl mazā apmērā, bet aizvien vairāk notiek. Un tad nākošā, jeb 4. darba paka, tad, kad mēs esam identificējuši, varbūt tā būtu vietējā pašvaldība, kas būtu gatava ņemt dalību dažādos augsnes veselības projektos, saprast, kas ir tas, ko tā pašvaldība, piemēram, varētu darīt. Vai tās ir kādas nodokļu atlaides nekustamā īpašuma nodoklim vai kas cits. Tālāk mēs skatāmies, ko dara jau esošā politika, un šeit mēs primāri skatāmies Eiropas politiku un visu Eiropas Savienības dalību valstu lauksaimniecības strateģisko plānu analīzi. Tātad, kur saistībā ar augsni katra valsts jau investē. Tātad mēs redzam arī ne tikai to, kur investē, bet kur potenciāli varētu investēt, ņemot vērā to, ka kāda viena vai otra valsts jau zināmas līdzekļus atvēl augsnes veselībai. Tālāk, un tā ir pirmspēdējā darba paka 6, mēs mēģinam sasaistīt praktiķus, kas primāri ir zemes apsaimniekotāji, gan mežsaimnieki, gan lauksaimnieki, gan arī citi zemes apsaimniekotāji, sasaistīt ar, faktiski varētu to saukt par atbalstītājiem. Tie varētu būt gan cilvēki, kam ļoti rūp vide, gan arī ļoti interesanti, tie varētu būt dažādi investori, jo mēs zinām, arī Eiropā lielie uzņēmumi, lielie ražošanas uzņēmumi, lai kompensētu savas radītās emisijas, ļoti bieži vēlas sadarboties ar šo zemes apsaimniekotāju sektoru,
lai savukārt mēs kā lauksaimnieki vai mežsaimnieki tās viņu radītās emisijas no atmosfēras izņemtu ārā un noglabātu. Līdz ar to izveidot vienotu platformu, kur var atnākt investors, kurš tās emisijas rada, apskatās, kādi ir šie pasākumi, ko mēs jau veicam augsnes veselības uzlabošanā un arī lielā mērā klimata pārmaiņu mazināšanā un saprast, kas viņam no šī ir interesants un kur tad viņš var līdzdarboties. Un pašās beigās tā ir arī atsevišķa sadaļa, kur mēs nodarbojamies ar sabiedrības intereses palielināšanu, jeb šo mārketingu, jo vismaz man subjektīvi skatoties, visiem it sevišķi jauniešiem rūp klimata pārmaiņas, bioloģiskā daudzveidība, bet kaut kur nedaudz novārtā paliek vismaz tikpat svarīgs, ja ne pat vēl svarīgāks resurs kā augsne. Līdz ar to arī projektā ir plānots šo te celt augsnes veselības svarīgumu sabiedrības acīs daudz augstāk nekā tas ir jau šobrīd. Un par projektu partneriem kopumā projektā ir 16 partneri no 9 valstīm, kā jau teicu, tas ir tiešām masīvs projekts un tas ir apvāršņu projekts, tas tiešām ir liels. Un saistībā ar Latviju, tad, kad mēs runājam arī par šīm te praksēm no katras dalībvalsts, ko mēs smalkāk analizējam, tad mēs esam izvēlējušies kopā ar projektu partneriem arī atlasījuši 2 konkrētus gadījumus. Tātad viens ir Latvijā, es teiktu, ļoti populārs, sevišķi lauksaimniecībā pasākums, kas ir samazinātā augsnes apstrāde, ko mēs zinām arī, manuprāt, gan Zemkopības ministrijai, gan virknei organizācija bija liels pārsteigums, cik plaši tā ir izplatīta Latvijā. To mēs redzam arī ministrijas ekoshēmu pasākumos, ka pieteicās faktiski 2 reizes vairāk lauksaimnieku nekā bija cerēts. Un otrs pasākums ir degradēto teritoriju apmežošana. Tātad, ja tā ir teritorija, kura vai nu cilvēku darbības dēļ vai kādu citu iemeslu dēļ ir degradējusies, un tur iespējams vairs nav iespējama lauksaimniecība vai cita veida darbība, tad mēs izvērtējam arī to, kāds iegums ir šādas teritorijas vienkārši apmežot. Un tad par projekta rezultātiem un progresu. Skaidrs, tas projekts ir vairāk pirmajā pusē nekā otrajā pusē. Tātad notiek aktīvi izpētes darbi visās darba pakās, izņemot 7. Mēs vēl neesam sākuši komunicēt ar sabiedrību. Tos noslēgumus, tos projektu nodevumus es pilnīgi noteikti jums šobrīd nekomentēšu, jo ne visus es no galvas zinu un ne visos ir tiešām vēl kaut kas taustāms. Bet tos varat apskatīties nav savu mājaslapā, bet tāda lielāki secinājumi, faktiski projektu secinājumi ir gaidāmi uz 25. gada otru pusi, uz noslēgumu. Un tātad tas ir vēl vismaz pusotrs gads, kamēr mēs gaidīsim šī te projekta rezultātus. Bet, protams, sekojot līdzi, ik pa laikam nāk šie starpziņojumi, un tad mēs arī redzēsim progresu tur. Līdz ar to tas par Novas vēl projektu no manas puses būtu viss. Paldies!